Tātad ļoti precīzi 8:00. Visiem labrīt, jau labdien, jo īstās zivis jau ir nodušās jau. Un īstie makšķernieki arī ir sapulcējušies šeit. Liels prieks redzēt tik kuplā pulkā. Daudz redzētus, zināmus, nezināmus, jaunākus, vecākus. Arī meitene bija viena redzēja. Tā kā nelamājāmies šodien uz ezera. Gari nevilkšu stāstu. Svētdienas galvenais tietnis Jānis Skulte. Iepazīstinās ar nolikumu, ar pamatnoteikumiem. Ja ir kaut kādi jautājumi, jautājiet tagad, nevis ezerā. Sākiet celt traci par kaut kādām nezināmām lietām. Rūpjā. Nu jā, labrīt. Nolikums šogad ir vienkāršāks nekā citus gadus. Līdzekļai pirmais gribu pateikt, zinām, ka ir liegums. Tāpēc, kas ir īpaši, visiem tika izdalīti atstarotāji, ar kuriem no fotogrāfiem, kam ir iespēja, kurš var būt drauga palīdzību, nobildēm un saucīgi atbrīvot līdzekļus. Pēc tam mēs skatīsimies, Jā, līdzekļi tāpat viņi atbrīvot, neatlaiž, neizvelkot nevar. Ja viņi tiek izvilkta vēl sabiedrības ledus, nobildējam kopā ar to atstarotāju dzelteno, kas ir iedots. Un tās bildītes vakarā apkoposim, ja būs kaut kas ļoti ievērības cienīgi, viņi papildus balvā. Mums droši vien te ir kāds, kas tev gribētu oponēt par šo, kas var tā mierīgi izvilkt uz ledus, vai ne, lūpas ievilkšana. Nē, 12. Jā, tad tas saucīgi. Mēģinām dabūt savu mānieku vērā. Nobildēt vismaz lūpas. Galvenais pamatnosacījums nolikumam ir uz mērīšanu nesam 3 lielākos asfaltus, kuru kopējais garums ir noteikts pirmās 3 vietas. Tāpat arī būs nominācija lielākais asfalts. Mazākais arī? Mazāko skatīsimies, arī ir kaut kāda vēl kā. Lielākais, diemžēl, bet to skatīsimies, kurš kaut ko izstādīs, bet tam būs kaut kā traki gājis. Un beigās tie, kuri vēlās, varēs piedalīties duelī, kur jautri makšķerēs barīgās, un tad izfiltrēsies līdz 2 cilvēkiem, kuri savā starpkāpēs un duelēsies līdz 3 atsevišķiem. Par dueli, es domāju, ka tagad varbūt nav gari ieeja stāstīt, jo visiem jau rokas trīc, jau jāiet ezerā. Trešais mājas alūksne. Bet būteņš ir, ja jau tur viens bija, tad jau. Ir vēl, tur arī netīšām pievaras, kurš nav Ko cerat noķert cienīties? Es, piemēram, ceru noķert līdaku un izbaudīt vilkšanas prieku. Ja tā godīgi. Vienu asaru, nezinu, vai es te kaut kādiem grandiem kaut ko iecīnīšu. Kā zandartiem? Šodien nav. Pagaidām. Uz vakaru ap vieniem. Patreiz visi ir optimisti, jo viss savu priekšā, viss būs. Vakarā tad visi atradīs iemeslu, kad nebija vējš pareizais. Lietus sākās nelaikā. Es saku, līdakām jau vēl nav īsti laiks. Uz 11, kā jau klasiski. Skaties. Jā, labi, iesim tālāk. Zivs jau ir? Viens kimlaks ir. Kimlaks? Tu jau mums nerādīs tad svešu. Nē, tas nav parādi. Skaidrs, ka gribu.
5 kilogramus. Tikai jānes 3 lielākie atrādi. Es domāju, ka maisam galvu. Ir jau, vēl jau no vietas, jā. Nu labi, mēs tevi pieskatīsim turpmāk. Vai jums, teiksim, nu tā, godīgi sakot, ir vēl kāda brīdi, ka ir tā vienīgā tikai līdzi ir? Mūsu viss padarām, vienkārši mēs filmējam, mums jāredz. Kas ir līdzi, kas ir šajā līdzi? Kas tur? Tēja liepsi. Liepsies tējā, saucies bļuku veidi, jā? Redzi, cik akurāts cilvēks, tu redzi? Tu redzi, cik akurāts cilvēks, viņi visi salīdz pēc augumiem, visiem vēderiņu augšā. Kāpēc tu rādi? Šīs ir beigtās zivis, jo visā vēderi gaisā, jā. Tās ir beigtās, jo vēderi bija gaisā. Šitā vienīgā dzīva, redzi? Tā vienīgā dzīva. Šitas top modelis alūksne. Es sapratu, viņam pieder arī veikals, es tā nojaušu, jo šādu reklāmu mēs nebijām gaidījuši, protams, ka, nu. Varu parādīt, kas notika karabīni, ka pieķerās Zandarts alūksnes ezera. Vakar. Nu jā, šitā ģeda dāvinātā karabīne, 42. gadā viņa vēl ir... Karabīne, kas ir it kā tur 42. gada karabīne, es domāju, ka tā ir nogurusi, jo droši vien katru dienu ir daudz kaut kas. Cilvēks neko ārā nemet, viņš mājas izteiksnos un dragās atkal, uzdāvinās mazbērniem. Un plašķis ir, redzi, speciāli iezīmēs ar kaut krustiem, tur ir šāvuši ienaidnieki noteikti, redzi? Ložu caurumi tie ir. Ložu caurumi. Nu labi, bet teiksim, nu, jūs esat iesācējis, es saprotu, makšķerēšanā, jā? Jā. Teiksim, tās kustības, viņas ir kaut kādas specifiskas, viņas ir haotiskas, vai tomēr kaut kāds mērķis ir viņas, nu, kā tas ir? Mērķis ir satracināt. Satracināt. Tāpēc citreiz ir labāk haotiski. Jo haotiskāk, jo labāk citreiz. Nu, galvenais, lai tā zivs būtu tāpat pietiekamā daudzumā. Nu, tad tas sirds stimulātors parāda, kad ir zivs, jā, un tad tur uztaisi haosu ar to metālu, jā, un tad ir... Var redzēt, nāk klāsnes redzēt. Viņš tas ir, nu, kaut kāds vīri. Asaris vai viņš Zandarts? Asaris.
Nu, nē. Ar 2 svītrām. Viņš jau nesāk ar mazāku dzīvi. Viņš tiešām dzīve, jo. Ļoti lēnīgi, tik ātri nebūs, jo te ir baigi svarīgi katrs milimetrs. 27,7. Jā. Tu pieliki viņam klāt numuriņu 1, jā? Kāpēc jā? Te izstāstīju. 23,1. Parasti vienmēr Gunčs esi mērījis ar mazāko sākot. Kas te noticis ir? 22 tieši. Tas ir lielākais. Tā jau vēl viena maziņo izmēra. Bet tev mēram tikai 3. Tev pašam iet, viņi dod tiešām, jā? Nu, es jau dodu tev. Citu nav ko dot. Vēl mazāk var iet. Tā ir tava paša izvēle. Mēs es netīšu, kāpēc tā, bet tad 14,7. Nu, kā gāja? Liels, jā. 9,4. Skaisti, te ir ļoti precīzi jāmēra. Te ir ļoti precīzi jāmēra, jo... Nē, 34,7. Tā. Tad 28,4. Jā. Nu šitie no veikala, kam visi kā bratani. Nu šitie no veikala. 29 tieši. Liels mormiškas, ja? Šitie mormišku, paskaties, vai motuls no mutē. Tas ir vakardienas manējs. Tīri taču no veikala pēc motiļiem nevar. 30,1. 30,1. Kurš zivs? Ej, tu nost. Jūs redzējāt, jā? Puiši redzēt, kas atnesa zivi, jā? Pamanījāt to čali, kurš zivi atnes? 38,01. Vidi to? Vido, Jāni. Dod, vidi šurp stāvēt. Es domāju, tu vari taisīt fotosesiju kaut kur sniegā. Vidi, dod, šurp stāvēt. Tātad droši vien, ka vārds Jānim apbalvošanai arī Gīns ceļoties abi divi augšā un sāksim to intrigu pēc kārtas atpakaļējošā secībā droši vien. Sāksim ar 3. vietas ieguvējs. Tātad mērot 3 atnestās mēra zivis ir Kristis Vaļģis 72,3. Vasarai, kad paliek pa sezonu, paliek. 2. vieta, ērot asaras vienu aiz otru rindiņā, ir... Nav nevienam, jā? Gunārs Rozenbergs. Lielāks meistars ir lielākā pauze. Kātiņš. Nu ir beigas asaras. Arī vasara. 3. un 2. zivis ir drīzāk 1. vietā. Šodien ir... Maldars Dāvis. Tā, nu lūk, tas nebija viss, jūs varat palikt, jo būs vēl nominanti. Tātad lielākais diemžēl. Nu, mēs ilgi domājam, kas varētu būt šis te diemžēl, jā, tad šogada diemžēl, tad ir iestājies 1. marts, un diemžēl vairs nedrīkst paturēt līdekas. Tātad diemžēl
vēl Igora Zilma, jo viņš noķēra līdaku, smuki nofotografēja visu pēc noteikumiem, apmēram 60 centimetri, kas svarīgi atmet. Tātad šodien mēs centāmies ķert asaras. Ticiet man, Dievs mums lietiks, nekas nebija sagrozīts un viss tā kā ir. Un lielākies asaris ir mūsu vienīgajai meitenei. Šoreiz žibulēšanas doļu uzvarētājs ir Andris Jerums. Priekšā ir iesaukti celtis.